uzdot jautājumus tādā vietā, mēs varētu jums normāli redzēt. Par to, ko tu stāsti, esi gatavs saņemt kritiku. Jā, un tā jau nav pirmā diena, kad viņš par to sievu runā, un Oskars to vienkārši vai nu vispār nerunā, un mācies arī ieklausīties to, ko citi cilvēki tev saka, vai arī vispār tad labāk nestāsti par to. Jo tas ir sociālais, tie ir sociālie, katram ir iespēja izpausties un pateikt savu domu. Ja cilvēkam bail no kritikas, tā, tad viņš netur spriedzi, un tad nav ko nākt tādā platformā. Tieši tā. Diemžēl tam cilvēkam alkohols... Jā, tur ir alkohols. Tur, jā. Un es gribēju Gunai tā, kā es viņai sen jau sekoju no malas skatos. Bet nekad nebija tā uzdrošinājusies, tad citu es arī man šķiet, ka Guna ir no Rugājiem vai no Balviem, ja? Jā, es esmu pati no Balviem, man vīrs ir bija no Rugājiem. Diemžēl, jā, es zinu, es zinu, tad es zinu jūs. Es arī esmu pati no Rugājiem un... Jā. Man kaut kā tā, jā. Jā. Un tad tā Kristīna arī tur kaut ko teica par tām attiecībām, jo, plus mīnus es tā kā arī eju tagad cauri šķiršanai un es nodzīvoju kopā ar viņu 20 gadus. Un viņa teica tur kaut ko par savu vīru, ka viņš tur, tā kā... Es sapratu, ka viņi gribēja tā kā vairāk padomu, bet Oskars iejaucās un tad viss tā paiet. Tādās attiecībās nav jādzīvo, ja ir jābaidās un ja ir kaut kas vispār, kaut kādas aizdomas. Tā kā es baidījos ļoti arī aiziet un ilgu laiku un, diemžēl, es to saņēmos un es esmu tagad priecīga. Tādās attiecībās nav jādzīvo, ja ir kaut kādas, pat mazākās nesaskaņas. Tieši tā. Tas diemžēl ir, vai kā cilvēki saka, ka ģimenes ir jāglāb, bet ja nav ko glābt, un ja tu redzi, ka tavs otrais cilvēks tevi necienā, tad tas ir viss, viss tas, kas... Arī daļā? Tas ir tieši no Rugājiem? Jā. Kā tevi sauc? Ilona. Es domāju, ka tu mani varētu nezināt, bet tu droši vien zināji manu mammu, jūs dzīvojāt virs veikala Benita. Viņa veikalā strādāja. Jā. Es esmu viņas meita. Es jau biju projām, es jau ļoti sen biju prom Anglijā. Es Anglijā dzīvoju jau 21 gadu, bet es domāju, ka, jo tad, kad es braucu atvaļinājumos, es arī tevi redzēju, un man vienkārši teica, ka jūs tur augšā ar Edgaru dzīvojāt un virs veikala. Tu pat Anglijā, ja? Jā, es ar 21 gadu Anglijā esmu. Jā. Es jau vispār sociālajos tīklos tā ļoti maz pieslēdzos. Es tā no malas, diemžēl, vienmēr paklausos. Es tā kā... Te kaut kā Kristīne man